Piesakot nākamo un arī atsaucoties uz šo te Lombardi efektu, es atcerējos vienu stāstu no savas pieredzes, kad es biju aizbraukusi uz vienu metodisko semināru, strādāt ar ļoti sarežģītu tādu metodisku apvienību un ar grupu, faktiski pedagogu grupu. Un šajā pasākumā, piedodiet, tur bija vissliktākais no vispār galdu izvietojums, kāds ir iespējams pasākumos, un tātad tur bija 6 skolas, no 6 skolām ieradās tādas atsevišķas grupiņas, un konkrētajā telpā bija nolikti 6 galdi. Un tātad, kā jūs varat iedomāties, katras pedagogu grupa, kas ierodas, viņa atnāk un ieņem vienu konkrētu galdu. Un konkrētā viesu, no skola, kas uzņēma, šie pedagogi bija ieradušies pirmie. Un kā jūs domājat, kur viņi nosēdās visi 6? Aizmugurē, protams, jā. Un viņi nosēdās aizmugurē, un viņi pauda ar visu savu ķermeni attieksmi, ka viņi mani negrib redzēt. Es pie tā esmu pieradusi, jo tāpēc, ka es jau nebraucu stāstīt, cik jūs esat forši parasti. Citreiz es arī aizbraucu, bet tas ir retāk. Lielākoties es braucu, tā kā jau kaut kas ir ļoti sarežģīts. Un notiek tas, ko Linda stāstīja par šo Lombardi efektu, ka es sāku šo savu lekciju, un viņi sāk sačukstēties. Un ko es daru? Protams, es paaugstinu balsi, bet tad, kad es paaugstinu balsi, viņi arī paaugstina balsi, jo tāpēc, ka viņi vairs viens otru nedzird. Un tad, kad es paaugstinu savu balsi vēl vairāk, un es jau sāku runāt ar visām savām plaušām, kas notiek, arī citi galdi sāk sačukstēties. Un es apklustu, viņi apklust. Es sāku runāt, viņi turpina runāt. Un tā kā es turpinu ignorēt šo te problēmu uzvedības, tad efekts būs tāds, ka es apklustu un viņi turpina runāt. Jūs zināt, arī klasē tā mēdz gadīties. Un tad es izdarīju briesmīgāko, ko vispār var izdarīt kāds lektors, kurš atrodas no skatuves vai auditorijas priekšā, un kurš strādā ar sarežģītu auditoriju, kas nepārāk priecājas viņu redzēt. Es viņiem pateicu, ziniet kā, ja jūs tā turpināsiet, es jūs izsēdināšu. Un jūs zināt, ko viņi atbildēja? Nē, mēs nekur neiesim. Ja, un šajā brīdī mēs arī varētu teikt, ka nodarbība būtu beigusies. Viņa nebeidzās, jo tāpēc, ka man bija citas metodes, un tas, ko es darīju, es vienkārši ievilku elpu, un es nesāku kliegt uz viņiem vēl vairāk, jo tas ir tas, kas viņiem ir jāparāda, jo tajā brīdī, ja viņi to izdarīs, viņi sasniegs savu mērķi, jo viņi parādīs, ka redziet, kā mums ir lielas uzvedības problēmas, un visi kliedz, un tā, un visi bija, pat Līga Bērziņa bija, nekas nevar palīdzēt. Un viņi būs pierādījuši savu, un tā tas arī notiek, un mēs esam redzējuši ārkārtīgi daudzus brīnišķīgus, idejām bagātus pedagogus, kurus vienkārši nones šādā veidā. Un nones ne tikai bērni, nones arī kolēģi. Un ar šādām frāzēm cilvēks, kurš ir tikko sācis gūt pieredzi, viņš nav drošs par sevi, un šī psiholoģiskā dinamika ir kā haizivis jūt asinis, ja, kad vienu asins pilīti. Un šajā brīdī, ja pedagogs nav atbalstīts savā kolektīvā, protams, viņš ies strādāt ar bērniem, un ko bērni darīs, viņi sapratīs šos te triggerus un rīkosies tieši tāpat. Lūk, un ko es izdarīju? Es izdarīju to, ko dara parasti pieredzējuši pedagogi. Es aizgāju pie viņiem, un es teicu, paldies, ka jūs tā uzvedaties. Mēs tieši esam atnākuši runāt par uzvedības problēmām, un man ir ļoti viegli strādāt, ja kāds modelē to uzvedību, ar kuru mēs mēģinām tikt galā, un izskatās, ka mēs būsim lieliska komanda. Un otrais, ko es arī viņiem pateicu, ka tas ir ļoti labi, ka jūs sākat šādi rīkoties, jo tāpēc, ka semināros es redzu to, ka parasti pedagogi modelē tos uzvedības modeļus, ar kuriem viņi paši klasē netiek galā. Ja, un tāpēc lūdzu tiešām uzvedaties tā, kā jūs gribat. Ja jūs gribat rāpot zem galda, rāpojiet. Ja, ja jūs gribat piecelties un staigāt pa klasi, staigājiet. Un tad vienkārši es parādīšu soli pa solim, kā ar to tik galā. Un mums bija brīnišķīga nodarbība līdz
līdz pašam vakaram, un arī viņi nosēdēja līdz pašam vakaram. Ir gadās tā, ka viņi pieceļās un aiziet prom. Nu, un par to mēs arī varam parunāt, un tad mēs strādātu ar viņiem atsevišķi, bet tā. Lūk, un tad uz šī te nedaudz arī kliekšanas un psihoemocionālā fona es vēlos pieteikt nākamo tēmu par to, par mierīgu skolu, kā Kiva var palīdzēt. Un kamēr Elīna un Agne nāk uz skatuves, es arī iedošu vēl vienu tādu arī darba aizsardzības ievadu, un kāpēc ir tik ļoti, ļoti svarīgi, ka mums ir Kiva, jo ir tāda darba aizsardzības piramīda, par ko arī Linda varētu izstāstīt vairāk, kas saka to, ka tātad uz 300 tādiem incidentiem ir 30 nozīmīgāki nelaimes gadījumi, uz 30 nozīmīgākiem nelaimes gadījumiem ir 3 smagi nelaimes gadījumi, un uz 3 smagiem ir 1 letālais nelaimes gadījums. Un tad, kad mēs dodamies un risinām dažādus bulinga gadījumus skolās, un mēs mēģinām runāt par prevenciju, un mēs dodamies, ak Dievs, cik stundas es esmu nosēdējusi dažādās sēdēs, dažādās ministrijās, lai runātu par bulingu, un ka mums vajag skatīties uz prevenciju, tad viņi parasti saka, nē, tur tagad ar prevenciju neko nevajag darīt, viss jau ir par vēlu, mums vajag darīt kaut ko uzreiz, mums vajag rīkoties, savādāk viss būs par vēlu. Nē, mēs parasti sākam rīkoties tad, kad jau ir par vēlu, un jo mēs būsim zinošāki, jo mēs vairāk arī varēsim atpazīt pirmos signālus jebkurai problēmai, vai tās ir veselības problēmas, vai tas ir arī bulings, jo vieglāk un vienkāršāk tos jautājumus būs risināt, un jo mazāk mēs arī piekusīsim, un mazāk mums vajadzēs arī kliegt. Un līdz ar to mums šodien Somija jau ir, arī mums būs Somijas kolēģi pēcpusdienā, bet es esmu patiešām laimīga un priecīga, ka Latvijā mums ir šī Kiva antibulinga programma, kas arī var ļoti daudz ko darīt un atbalstīt un palīdzēt, lai tiešām šis pedagogu darbs un arī bērnu darbs būtu mierīgāks un harmoniskāks. Un tāpēc, Elīna un Agne, vārds jums. Jūs mikrofonus? Mēs tepat. Labdien! Labdien! Mēs esam Agne Bērga un Elīna Vītola. Un mums ir prieks šodien būt ar jums kopā un dalīties ar to, kā tad Kivas programma var palīdzēt uzturēt šo te klusumu klasē. Pirms sākam prezentāciju par pašu programmu, es vēlos pastāstīt kādu stāstu. Un stāsts aizsākās pavisam nesen, rudenī, kur kāda meitene piedzīvoja bulingu, un šis bulings aizsākās kā vienkārša konflikta situācija, kas ilgākā laika posmā izmainīja to, kā meitene jutās. Viņa pavisam ierasti viņa bija ļoti mierīga, nosvērta, bet laika gaitā un ietekmējoties no notikumiem, no pārdarījumiem, viņa kļuva ļoti nervoza un rīkojās ļoti impulsīvi, pat pēc pavisam vienkāršām ikdienas situācijām, metot pa gaisu grāmatas, plēšot darba burtnīcas vai savus zīmējumus. Pēc vairākkārtējām pārunām ar šo meiteni atklājās, ka viņa piedzīvo skolā šo bulingu, jeb tīšu pārdarījumu, kas turpinājās aptuveni 6 mēnešus. Un šos 6 mēnešu laikā viņas motivācija mācīties tiešām samazinājās, un tas būtiski atsaucās arī uz viņas panākumiem mācībās. Šis gadījums tika ļoti veiksmīgi atrisināts pateicoties klases audzinātājai, kura nepalika vienaldzīga, bet iesaistījās tātad gadījuma risināšanā. Bet es vēl aizvien turpinu domāt, kā šī situācija būtu beigusies vai palīdzējis skolotājai risināt šo bulinga gadījumu. Tādā gadījumā, ja skolā tiktu īstenota Kiva programma un
vēl aizvien es uzdodu sev jautājumu, vai tādā gadījumā, ja šī programma tiktu īstenota skolā, vai tiešām šī meitene būtu piedzīvojusi šo bulinga gadījumu. Tāpēc klusums kā miers attiecībās. Klusumu var ne tikai dzirdēt, redzēt, sajust un piedzīvot, bet to var arī novērot skolēnu attiecībās. Klases vide, kurā valda cieņa un vienlīdzība, kurā tiek pieņemts atšķirīgais un ik viens uzņemas savu daļu atbildības, ir tā, kura jums var palīdzēt veidot programma Kiva. Kiva ir atbalsts, palīgs un vienota skolas sistēma, kas palīdz saglabāt klusumu un mieru skolēnu attiecībās, kopīgi radot tādu skolas vidi, kurā ik viens ir pieņemts un atbalstīts. Kiva sniedz iespēju preventīvi strādāt ar bērniem, lai stiprinātu pozitīvu, iekļaujošu un draudzīgu klases un skolas vidi. Kas tad ir Kiva programma? Tā ir preventīva antibulinga programma, kura 2006. gadā tika izstrādāta Somijā sadarbībā ar Turku universitāti. Un, lai gan Somijā skolēnu mācību sasniegumi bija diezgan labi, tomēr savstarpējās skolēnu attiecībās tika novērot ļoti lieli sarežģījumi, un tieši bulinga rādītāji bija ļoti augsti. Līdz ar to Somijas valdība izvirzīja to kā prioritāti, kad mums ir jārīkojas, lai bulingu skolās samazinātu. Tādēļ, iesaistot Turku universitāti, viņi veica ļoti daudz pētījumus gan par bulingu kā fenomenu, gan to, kā bulingu vislabāk mazināt, un izstrādāja šo te programmu. Līdz ar to Kiva programma ir pētījumos un pierādījumos balstīta programma, un tā ir pierādījusi savu efektivitāti nevien Somijā, bet jau vairāk kā 20 pasaules valstīs, tajā skaitā arī Igaunijā, kur programma darbojās jau no 2013. gada. Un, lai veidotu šo te klusumu un mieru skolēnu attiecībās, tad Kiva programma strādā, lai sasniegtu 3 galvenos mērķus. No tiem pirmais ir novērst jaunu bulinga gadījumu rašanos, kas nozīmē, kā jau arī Līga minēja, ka primāri šī programma ir preventīva programma. Tā sniedz bērniem dažādas prasmes, dažādas iemaņas un veicina viņu izpratni par savstarpējām attiecībām, par to veidošanos, par dažādām sociāli-emocionālajām prasmēm un arī dažādiem rīcības scenārijiem, kā rīkoties, ja tiek novērots kaut kur bulings. Otrs no mērķiem ir vērsts uz tieši konkrētu bulinga gadījumu risināšanu. Skolai tiek sniegts atbalsts, kā tad šos te konkrētos bulinga gadījumus risināt. Un tad trešais mērķis ir mazināt bulinga radīto negatīvo iespaidu, veicinot mierpilnākas un atvērtākas vides veidošanos klasē. Un, lai radītu mierpilnu klases klimatu, cauri it visām Kivas aktivitātēm vijās tās galvenās Kivas vērtības, kas ir cieņa, vienlīdzība, atšķirīgā pieņemšana, kā arī kopīgas atbildības uzņemšanās, jo bulings nav tikai starp pārdarītāju un cietušo skolēnu. Tajā procesā ir iesaistīts daudz plašāks cilvēku skaits. Līdz ar to Kiva māca gan katram skolēnam, gan arī pedagogiem uzņemties un ieraudzīt to savu atbildības daļu, ko es varu darīt, lai situāciju savā klasē un savā skolā uzlabotu. Un vēlos šeit arī minēt, ka Kiva nav brīnumlīdzeklis, kurš vienā dienā visu izlabos. Kā jau arī iepriekšējā lektora minēja, kad uzvedība mainās ilgtermiņā, tāpat arī, lai Kiva efektīvi darbotos, tai ir nepieciešams laiks, un tieši ilgtermiņā raugoties ir novērojami vislielākie uzlabojumi un vislielākā efektivitāte. Bet kas tad īsti ir bulings? Tātad bulings tā ir tīša, pazemojoša uzvedība, kas vairāk kārt atkārtojas un ir vērsta pret kādu relatīvi vājāku personu. Un, protams, bulings ir sastopams ļoti dažādos veidos, un viens no visizplatītākajiem bulinga veidiem ir sistemātiska aizskaršana ar vārdiem, kas var izpausties kā apsaukāšana vai publiskā izsmiešana. Tomēr skolēnu vidū novērojams arī tāds netiešais bulings, un
Netiešais bulings nozīmē, ka persona tiek izstumta no grupas, vienaudži ar viņu nesarunājas vai vienaudži izplata par viņu baumas. Domāju, ka arī mazāk, bet tomēr sastopams ir arī fiziskais bulings, kad kāda persona tiek aizskarta fiziski, un pieaugot ar vien informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izplatībai un popularitātei pieaug arī kiberbulinga gadījumu skaits. Un kas ir būtiski, tad skolēni, kuri piedzīvo kiberbulingu, visbiežāk arī piedzīvo vēl kādu citu no bulinga veidiem. Un kā jau mēs iepriekš minējām, tad šī programma ir pētījumos balstīta programma, un katru gadu skolēni piedalās aptaujās par piedzīvoto bulingu vai bulinga izplatību. Un pagājušā gada aptaujas rezultāti rāda, ka 40% no aptaujātajiem skolēniem ir piedzīvojuši bulingu, un 9% no skolēniem norādīja, ka bulingu piedzīvojuši 2 līdz 3 reizes mēnesī, savukārt 7% norādīja, ka bulingu piedzīvoja apmēram reizi nedēļā, un vēl 7% minējuši, ka bulingu piedzīvojuši vairākas reizes nedēļā. Un ja mēs runājam par pieredzētā bulinga ilgumu, tad 10% no skolēniem norādījuši, ka piedzīvojuši bulingu aptuveni 6 mēnešus, nedaudz mazākā 10% skolēni norādīja, ka bulingu piedzīvoja aptuveni gadu, bet kas ir satraucoši, tad 20% no šiem skolēniem norādīja, ka bulingu piedzīvojuši vairākus gadus. Un šeit mēs varam tikai aizdomāties par to, kā piedzīvotais bulings ietekmēja skolēnu motivāciju apmeklēt skolu un kā tas savukārt ietekmēja tālāk, vai varētu teikt, radīja sekas attiecībā uz skolēnu panākumiem mācībās. Un, kā redzams, pirmajā tabulā tad visaugstākā bulinga izplatība ir tieši sākuma klašu posmā, gan domājot par tiem skolēniem, kuri ir piedzīvojuši bulingu, kā arī tie skolēni, kuri ir darījuši pāri saviem vienaudžiem. Lai gan pāri darītāju skaits vēlākā vecuma posmā samazinājās salīdzinoši strauji pirmajās klasēs, tomēr bulingā cietušo skolēnu skaits ilgu laiku paliek nemainīgs un samazinās tikai 6., 7., 8. klasē. Un vairākums skolēni par piedzīvoto bulingu izvēlas stāstīt saviem vecākiem, draugiem, arī skolotājiem, kas droši vien visbiežāk ir klašu audzinātāji. Tomēr, manuprāt, skolēnam un skolotājam jāveido savstarpēji atbalstošas un cieņpilnas attiecības, kas veicina drošu skolu vidi, kurā skolēns jūtas atbalstīts. Un viņš, es gribētu teikt, ka ar šo programmu skolēns tiešām var sajust atbalstu. Tādējādi tas noteikti var palīdzēt atklātāk runāt par piedzīvoto bulingu un ziņot par to ne tikai saviem vecākiem un draugiem, bet tiešām arī tādiem skolas pārstāvjiem. Un, kā jau jūs redzējāt iepriekšējos datos, par kuriem Agne runāja, tā situācija patiesībā ir diezgan satraucoša, un mums noteikti ir kaut kas jādara, lai šo situāciju mūsu skolās uzlabotu. Un tad, kā Kiva programma var šajā situācijā palīdzēt? Kiva programma sniedz ļoti konkrētus un noteiktu sistēmu un arī sniedz materiālo bāzi, kā strādāt un kā preventīvi iedarboties uz klases grupām un uz skolu kopumā. Kā jūs arī iepriekš minēju, kad primāri šī programma ir preventīva, tādēļ ir ļoti liels klāsts ar šīm preventīvajām darbībām, ko skolā var veikt, lai tad bulinga situācijas nemaz nesāktos vai lai maksimāli mazinātu iespējamību, ka šādas situācijas notiks. Tad tā otrā lieta ir programma nodrošina arī intervences sadaļu, kura tad ir konkrēta sistēma, kā tiek risināti bulinga gadījumi, kur skolā ir notikuši. Un arī, kā jau mēs minējām, programma ir pētījumos balstīta, līdz ar to ļoti liela sadaļa ir arī šis monitorings, kad
kas dod iespēju katrai skolai izvērtēt gadu no gada, kā viņiem ir veicies, kā situācija ir uzlabojusies vai kas ir noticis. Un arī programma nodrošina apmācības visam skolas personālam un sniedz atbalstu sarežģītāku gadījumu risināšanā vai dažādos izaicinājumos, kas saistīti ar programmas ieviešanu. Un tad tie 3 galvenie stūrakmeņi, uz ko tad programma balstās, kā jau minēju, ir monitorings, tā ir intervences sadaļa un šī lielā profilakses, ja prevencijas sadaļa. Un tā tad sastāda nodarbības, ko vada klases skolotāji. Tur ir gatavi materiāli 3 vecumposmiem, kur ir jau gatavs ļoti stīki un detalizēti izstrādātas nodarbības ar visiem nepieciešamiem materiāliem, lai tās vadītu. Un šīs nodarbības ir viens no galvenajiem atslēgas punktiem, jo, kā jau es minēju sākumā, kad bulinga izskaušana nav iespējama tikai strādājot ar pārdarītāju un cietušo skolēnu, bet mums ir jāstrādā ar visiem klases skolēniem. Un šo stundu galvenais mērķis ir attīstīt skolēnu sociāli-emocionālās prasmes, veicināt viņu informētību par grupas ietekmi un par nozīmi bulinga situācijās un kā viņi var iesaistīties un mazināt šīs bulinga situācijas. Šajās stundās tiek veicināta skolēnu empātija, jo īpaši pret to skolēnu, kurš ir cietušais skolēns, un arī māca, kas tad ir tie drošie veidi, kā var šo situāciju uzlabot un mainīt. Papildus šīm nodarbībām ir arī izstrādātas tiešsaistes spēles, kurās tad skolēni var praktiski pielietot tās zināšanas, ko viņi ir nodarbībās apguvuši. Un skolā tiek izvietots arī informatīvi materiāli, kā plakāti, un tiek lietotas dežūru skolotāju vestes. Un arī vecākiem ir izstrādāts informatīvs buklets, kurā tad ir informācija gan par bulingu, gan par to, kā viņš var palīdzēt savam bērnam, ja tiek novērots bulinga situācijas. Tad KIVA programma iedalāma tādās 2 daļās. Un pirmā daļa ir sākotnējie tādi sagatavošanās darbi pirms programmas uzsākšanas, kas parasti ir pirms sākas skolas mācību gads. Un viens no tiem ir visas skolas personāla apmācības, kuru laikā tad skolas personālam tiek izstāstīts un prezentēts par to, kas ir šī programma, par to, kas ir KIVAS programma, kāpēc tā ir nepieciešama un kādu ietekmi kas ir bulings un kādu ietekmi tas atstāja attiecībā uz skolēnu emocionālo pašsajūtu un kādu ietekmi tas var atstāt tad, kad skolēni jau ir pieauguši. Otras svarīgās mācības ir skolu KIVA komandām. Un šajās mācībās šie skolotāji, tātad skolotājiem tiek mācīta speciāla KIVA programmas metodika, kādā veidā risināt bulinga gadījumus, ar kuriem skolēni skolās sastopjas. Un tad savukārt regulārie darbi, lai nodrošinātu programmas kvalitatīvu ieviešanu skolās, ir regulāra skolu apmeklēšana klātienē, palīdzot skolotājiem tikt galā ar izaicinājumiem, ar kuriem viņi saskaras ieviešot programmu. Tad arī organizējam praktiskās mācības skolotājiem, kuru laikā skolotāji saprot, kuri ir tie aspekti, kuriem svarīgi pievērst uzmanību, lai atpazītu bulingu. Tad, protams, regulāri saziņa ar skolām, lai informētu par jaunumiem, izmaiņām un turpmākajiem pasākumiem, kas saistām ar programmas ieviešanu. Sniedzam arī atbalstu KIVA komandām bulinga gadījumu risināšanā. Šobrīd mums ir aizsākusies lieliska tradīcija, kurā organizējam KIVA skolu skolotājiem teorētiskos webinārus un praktiskās darbnīcas, kas ir ne tikai kā platforma, kurā skolotāji gūst zināšanas, bet dalās arī ar tādiem labās prakses piemēriem programmas ieviešanas procesā. Un šajā mācību gadā
Kiva programma tiek īstenota 62 intervences skolās Latvijā. Skolas tika izvēlētas pēc nejaušības principa no visiem 5 Latvijas reģioniem. Un ņemot vērā to, ka šī programma ir pētījumos balstīta, tad aptaujās piedalās arī 60 kontroles skolas, kurās programma netiek realizēta, bet skolēni aizpilda šo aptauju par bulingu. Un tas tiek darīts tāpēc, lai mēs varētu novērtēt programmas efektivitāti attiecībā uz bulinga samazināšanu. Un mums jau ir pirmās atsauksmes no skolām par programmas īstenošanu skolās, tad skolotāji ļoti labi atsaucās par praktiskajiem uzdevumiem, kas ir iekļauti programmā un Kivas nodarbībās. Skolotāji min, ka šos uzdevumus nereti viņi izmanto arī daudzās citās mācību priekšmetu stundās, kā aktivitātes, kuru laikā iespējams aktualizēt Kiva nodarbībās pārunāto, kā arī nedaudz pārveidojot, tad konkrēti sasaistīt šos praktiskos uzdevumus ar mācību priekšmeta tēmu. Tad skolēni paši atzīst, ka nodarbību tēmas nezaudē arī savu aktualitāti pēc tam, kad nodarbības jau ir beigušās, un bieži vien viņi pārunā, kas tad nodarbībās ir bijis tas būtiskākais un kā tad tas ietekmē viņu turpmākās attiecības. Bērni ir vairāk vērsti uz komunikāciju par piedzīvoto, vairāk atklāja skolotājam to, vai viņi ir pieredzējuši pāri darījumu vai arī novērojuši to, un paši arī cenšas nepalikt vienaldzīgi un aktīvi risināt gadījumus vai ziņot par tiem, ja viņi ir novērojuši šos bulinga gadījumus. Vēl Kivas skolotāji uzsver to, ka šie materiāli, ko programma nodrošina, ir ļoti kvalitatīvi un viegli lietojumi, ka viņiem ir tikai jāiepazīstās ar materiāliem, viņi jau ir gatavi doties stundā, ka rezultātā viņiem nav jāpavada papildus laiks kaut ko domājot un plānojot šīs aktivitātes. Arī skolotāji uzsver, ka šī ir laba iespēja situācijās, ja ir jāizvieto kāds skolotājs, kad, ja mums ir Kiva programma, mums ir gatava nodarbība, mēs to varam paņemt un iet šajās aizvietošanas stundās. Vēl skolotāji arī atzīst, ka šīs Kivas nodarbības ir ļoti laba vieta un laiks skolēniem, kurā viņi var atklāt sarunāties. Un vairāku skolotāji ir arī norādījuši, ka bērni vēlās tik ļoti dalīties par šīm tēmām, kuras tiek pārunātas Kiva nodarbībās, ka reizēm ir grūti iet uz priekšu ar aktivitātēm, jo bērni grib runāt, un viņiem tās tēmas ir ļoti, ļoti svarīgas un aktuālas. Vēl, protams, šīs nodarbības palīdz aktualizēt klasēs sociālo-emocionālo mācīšanos, un dažādas ar šo tēmu saistītas jautājumus, kā arī skolotāji ir novērojuši, ka tajās klasēs, kur aktīvi tiek īstenotas šīs Kivas nodarbības, ir uzlabojies klases klimats, un tā rezultātā arī uzlabojās mācīšanās motivācija. Un skolotāji arī atzīst, ka tas, kad Kiva dod visai skolai vienotu pieeju, kas varbūt reizēm nav nemaz tik viegli īstenojama, tomēr tas dod tādu atbalstu un drošību, ka mēs visi strādājam pēc viena modeļa un visiem bērniem ir vienāda sistēma un skaidrība, kā tad lietas mūsu skolā notiek. Un, protams, šie ir tikai tādi pirmās atsauksmes par to, ko tad skolām Kiva programma ir sniegusi, bet noteikti, ja mēs raugamies nākotnē, mēs varēsim dzirdēt vēl vairāk šos labos piemērus, kāds tad efekts ir bijis no programmas. Un es gribu pateikt arī lielu paldies tām 62 Kivas skolām, kuras šajā mācību gadā bija tik drosmīgas atsaukties šim uzaicinājumam un iesaistīties programmā. Un, jo es gribu arī teikt paldies viņām par pacietību un par interesi un par uzticēšanos gan mums, gan programmai un gatavību to īstenot un izmēģināt un palīdzēt mums tiešām veidot šo Latvijas Kivas skolu tīklu. Un, ja arī jums interesē iespēja kļūt par Kivas skolu,
tad nākamajā mācību gadā jums ir iespēja pievienoties šim Kivas skolu tīklam. Jūs variet rakstīt informāciju uz e-pastu kiva@uzvedība.lv, un arī papildus informāciju jūs varat atrast Kivas mājaslapā. Un noslēgšu ar to, ka paldies jums par uzmanību, un es ļoti ceru, ka mums izdosies arvien vairāk veidot Latvijas skolas par drošu, mierpilnu vidi mūsu skolēniem. Un, ja jums ir vēl kādi jautājumi par programmu, tad mēs šodien visu dienu būsim klātesoši, un jūs varat droši arī nākt mums klāt un jautāt. Paldies! Paldies Kivas komandai. Un šis bija tiešām tas, ko Kiva ir paveikusi jau šī pusgada laikā, kopš tā tiek īstenot Latvijas skolās, ir kaut kas fenomenāls. Jo tiešām tas, ka mēs varam strādāt ar maziem gadījumiem, un tas, ka mēs varam strādāt ar incidentiem, un tas, ka pedagogi un bērni atpazīst incidentus, jau ir ļoti, ļoti daudz. Un man ir tādas skolas, uz kurām es arī braucu jau daudzus gadus, un tur ir ļoti, ļoti grūti mainīt to kolektīvu kultūru, un arī pieaugušu attieksmi, un arī bērnu attieksmi. Tur ir liels troksnis un lieli pāridarījumi. Un es viņiem zvanu un prasu, kā jums šogad iet, zinu, ka jums ir Kiva. Viņi saka, tad tur sāk kaut kas burbuļot, un tad atnāk Kiva, viņi kaut ko padara, tad 2 nedēļas ir miers. Bet ziniet, ka tādā vidē, kur ir milzīga spriedze, tādā vidē, kur ir pāridarījumi, tādā vidē, varbūt, es ceru, ka jūs neesat strādājuši. Jūs esat strādājuši kādreiz vidē, kur jūs jūtat, ka jūs nevarat ciest. Jūs ienākat telpu, es redzu pēc acīm, jā. Te ir tāda, jā. Un jūs zināt, cik tādā vidē lēni iet laiks, cik grūti ir strādāt. Un faktiski, ja ir instruments, kas tiešām palīdz nedēļu pēc nedēļai un mēnesi pēc mēnesim atrisināt un palīdzēt bērniem, tad tiešām mēs arī svinam. Un es tiešām aicinu skolas, it īpaši, kur jums jau ir sarežģīti gadījumi, jau, kur jums ir sajūta, ka es nesaprotu, no kura gala sākt, sāciet ar Kivu. Būs labāk, apsolu. Ne uzreiz, bet paliks labāk.